Čau visiem, šodien kopā sapakosim Diānas pasūtījumu. Kur mēs liekam preces, kas tiek pasūtīts no internetu veikala? Mēs dodam kastītēm otro dzīvi. Piemēram, šeit mums tika sūtīts beļas mazgāšanas līdzeklis, ekoloģiskais no uzņēmuma Puren. Skaistā kartona kaste noder, lai tajā atkal var sapakot un viņu var pielāgot izmēriem nākamā klienta pasūtījumus. Tātad, ko Diāna ir pasūtījusi? Asafetīda, brīnišķīga garšviela, īpaši noder pupiņu ēdieniem, īpaši tagad, kad ir sezona, ir sviesta pupiņas, lielākas, mazākas pupiņas, un šī garšviela ir tā īpašā. Tā kā liekam iekšā. Nākamais, kas ir tas veselībai? Nātru pulveris. Ja mēs iesveram tieši tik, cik klients grib. Vai tā būtu viena ēdama karote, vai tas būtu puskilograms. Tā kā nātras pulveris iet pie Diānas. Tieši tāpat arī ar ceļteku sēnelām. Sēnelas un otrs variants ir pašas ceļteku sēkliņas. Arī brīnišķīgs biezinātājs, sakārto organismu un ļoti forši attīra visu zarnu traktu. Tā kā šitas arī ir viens no tādām foršām lietām, ko ikdienā lietot. Protams, kur tad bez Epsom vannas sāls? Iespējams, var sākt ar netik lielu daudzumu. Piemēram, šeit iet 100 grami testiņam. Piemēram, pēdu vanniņai. Izcili. Bet, protams, būtu forši, ja mēs tās pēdu vanniņas taisītu biežāk, ne tikai reizi mēnesī. Tieši tāpat arī gāzes pulveris, arī veselības stiprināšanais. Pieneņu lapu pulverīts. Un kur tad bez propolisa, ja? Sausais propolis ir pieejams arī ieber.lv. Un daudz jautā, kāpēc mums tie maisiņi, tomēr bez iepakojuma dabai draudzīgs, bet plasmasas maisiņš. Šie maisiņi ir LDP, kas ir pārstrādājama plasmasu, jo produktu specifika bieži vien pieprasa to, lai būtu samazināta saskara ar gaisu. Līdz ar to klasiskie skaistie papīra maisiņi šajā gadījumā sausam propolisam nederēs, jo viņš saskarē ar gaisu paliek tāds diezgan ciets un monolīts gabalā. Bet tējai šeit rudzupuķi noteikti noderēs papīra maisiņi. Tos arī sūtīsim. Tāpat arī kliņģerīšu tēņi un īpašā raspodiņš. Tieši šādi mēs pakojam katru pasūtījumu ar lielu mīlestību, individuālu pieeju, sūtot labās domas klientam. Tiekamies ieber.lv.